Šodien jums vairāk arī pastāstīšu par finanšu atbalsta iespējām inkubācijas atbalsta programmā, ņemot vērā, ka jūs esat jauni klienti un tūlīt vēlēsties iesniegt arī šos te finanšu pieteikumus, tad, lai veiksmīgāk un raitāk notiktu gan iesniegšana, gan vērtēšana, tad šodien jums par to pastāstīšu. Vēl gribu informēt par to, ka ņemot vērā mūsu iepriekšējo semināru pieredzi, mēs šoreiz esam tā kā noslēguši iespēju rakstīt čatā jautājumus un arī uzdot jautājumus prezentācijas laikā, jo pieredze rāda to, ka uzņēmēji, jūs potenciāli atbalsta saņēmēji ļoti steidzaties uz priekšu ar saviem jautājumiem un novēršat uzmanību no prezentācijas, kā arī visas atbildes būs pieejamas prezentācijā un manā stāstījumā. Ja būs specifiski jautājumi no jūsu puses, tad man būtu lūgums ar šiem specifiskiem jautājumiem jau vērsties savā pārstāvniecībā pie savu projekta vadītāju, kur kopīgi tad varam atbildēt arī uz jūsu specifiskajiem jautājumiem. Prezentācija ir apjomīga, ir 52 slaidi. Informācija ir daudz, tāpēc es aicinu jūs visus cītīgi klausīties, jo tiešām atbildes pārsvarā uz visiem jūsu jautājumiem noteikti jūs atradīsiet prezentācijas laikā. Es domāju, tātad ieraksts mums arī ir sākts, mēs varam arī sākt. Tātad šodienas semināra plāns, tātad es jums izstāstīšu par finanšu atbalsta veidiem, galvenajiem soļiem atbalsta saņemšanām, par attiecināmajām un neattiecināmajām izmaksām, par FAPu iesniegšanu. Es uzreiz varbūt jau minēšu, ka finanšu atbalsta pieteikuma saīsinājums ir FAPs, un es bieži vien noteikti šo te saīsinājumu arī lietošu, un jums noteikti pie šī saīsinājuma arī ir jāpierod, jo sarunu valodā mēs tā arī lietojam. Tālāk es jums arī pastāstīšu par FAP izvērtēšanu, kā veikt cenu izpēti, kādas darbības ir attiecināmas, vai kā ir darbībām jādefinē sasniedzamie rezultāti, par maksājumu pieprasījumu iesniegšanu izstāstīšu, par algu grantu, un uz biežāk pieļautajām kļūdām pievērsīšu uzmanību. Tātad, kur meklēt informāciju? Pirmkārtām, tātad visa informācija ir pieejama LIA Business Go mājaslapā, sadaļā informācija par finansiālo atbalstu. Tad noteikti jums laiku pa laikam varat pārlasīt inkubācijas noslēgto līgumu ar LIA. Vēl informācija ir pieejama ministru kabineta noteikumos numur 407 pie aktivitātes atbalsts inkubācijai. Tad, protams, Business Go platformā ir pieejama arī kārtība atbalsta piešķiršanai, kas ir LIA iekšējais izstrādātais dokuments, kur ir atrunāta visa procedūra, kā tiek izvēlēti atbalsta saņēmēji, jeb inkubācijas dalībnieki, kā tiek piešķirts atbalsts, kā tiek vērtēts. Tātad visa mūsu procedūra, kā jūs kļūstat par biznesa inkubācijas klientu līdz finanšu atbalstam, šajā kārtībā ir pieejams. Gan ļoti apjomīgs dokuments, bet, ja vajag kādam tiešām sīkāk, detalizētāk, tad droši var lasīt šo apjomīgo dokumentu. Tad vēl, protams, šī pati prezentācija, ko es jums šodien rādīšu, un pats seminārs ir ierakstīts un būs arī informācija Business Govā par informāciju par finansiālo atbalstu, ir apakšsadaļa informatīvie semināri. Tur ir pieejami arī visi iepriekšējie semināri, bet es aicinu, ja jūs vēlaties paskatīties atkārtot, ko mēs šodien pārunāsim, tad skatīties tieši aktuālo prezentāciju, jo tomēr laika gaitā kaut kas nedaudz ir pamainījies, un tāpēc skatīties vienmēr aktuālāko prezentāciju un aktuālāko semināru ierakstu.
Tad vēl mēs runāsim par tirgus izpēti, jeb cenu aptaujām, kā veikt. Tātad par tām informācija ir pieejama ministru kabineta noteikumos numur 104. Un arī ir iepirkuma uzraudzības biroja izdotie skaidrojumi par tirgus izpētes veikšanu, un tad arī šeit ir pievienots saite uz linku uz šiem skaidrojumiem. Tātad par pašu finanšu atbalstu. Tātad tas ir grants, un visiem grantu veidiem šobrīd atbalsta intensitāte, neskatoties uz to, vai jūs esat eksportspējīgs uzņēmums vai inovatīvs uzņēmums, visiem grantiem ir 70% atbalsta intensitāte, bet katram no grantu veidiem ir noteikts savs ierobežojums, jeb viena granta maksimālais atbalsts. Un tā tad 10 000 ir jebkādiem pakalpojumiem, 8 000 eiro ir iekārta un aprīkojuma iegādēji, 5 000 ir izējumateriāliem, izēvielām, 20 000 ir prototipēšanai un tehnoloģiju izstrādēji, kā arī līdz 10 000 eiro minimālās darba algas un nodokļiem par 2 darbiniekiem. Šajā slaidā jūs jau varat redzēt, ka tomēr ar oranžo krāsu ir iezīmēti tie grantu veidi, kas ir pieejami eksportspējīgiem uzņēmumiem, bet papildus arī tie zaļganīgajos toņos ir inovatīvajiem uzņēmumiem pieejamie grantu veidi. Ko nozīmē viens grants, jeb viens šis limits? Tātad viens grants ir viena darbība, viens pakalpojumu sniedzējs, viens piegādātājs. Viena minimālā granta summa ir 200 eiro un ne mazāk. Atbalsta apmērs pirmajā inkubācijas darbības gadā eksportspējīgiem komersantiem ir līdz 25 000 un inovatīviem komersantiem ir līdz 55 000. Taču, ja jums tiek sasniegts šis limits, tad noteikti jūs varat konsultēties ar savu pārstāvniecības projektu vadītāju un pieteikt papildus atbalsta summas konkrētām papildus darbībām, kam tas būtu nepieciešams. Savukārt 2., 3. darbības gadā tad par šīm te finansējuma iespējām noteikti mēs jums ziņosim, un jūs varat konsultēties arī par šo ar jūsu pārstāvniecības projekta vadītāju. Šobrīd maksimālais atbalsta saņemšanas periods ir noteikts 3 gadi līgumā no līguma parakstīšanas brīža, bet ne ilgāk kā līdz 2027. gada 31. martam. Tie ir šī brīža līguma nosacījumi, bet šobrīd mēs gaidām ministru kabineta noteikumu grozījumus, mūsu 47. ministru kabineta noteikumu, ar kuriem tiks piešķirts papildus finansējums, un līdz ar to plānots, ka līdz ko tiks pieņemti šie te grozījumi, mēs varēsim pagarināt projekta īstenošanas laiku, tā skaitā arī jūsu darbību īstenošanas termiņu līdz 28. gada 31. martam. Principā par gadu šis te darbības termiņš varētu tikt pagarināts pie plānotā finansējuma. Var būt arī, ka mums vēl papildus tiek piešķirts finansējums kaut kad vēlāk, bet par to mēs šobrīd neko nezinām un solīt arī nevaram. Atbalsta saņemšanas soļi. Vispirms tātad jums jau ir noslēgts nevis eksporta, bet inkubācijas atbalsta piešķiršanas līgums ar LIA. Tālāk jūs jau plānojat darbības, kurām jūs vēlēsieties saņemt atbalstu. Tad, kad jums ir darbību plāns, un es zinu, ka stājoties inkubācijā, jūs jau norādījāt apmēram darbības, kādām jūs plānojat saņemt atbalstu, tad vēlreiz jums jāpāriet pāri šim plānam, bet jūs, protams, šo plānu vēl varat arī papildināt ar vēl citām darbībām. Un tātad gatavojot FAPu, jums vispirms ir jāveic cenu aptauja,
lai noskaidrotu izdevīgāko vai lētāko pakalpojumu sniedzēju šim pakalpojumam, kuram jūs vēlaties saņemt atbalstu. Tad jūs sagatavojat finanšu atbalsta plānu, iesniedzat šo LIJā, LIJā izvērtē un pieņem lēmumu par plāna apstiprināšanu vai noraidīšanu. Ja plāns ir apstiprināts, tad jūs turpinat tātad īstenot šīs darbības, un pēc katras īstenotas darbības, nevēlāk kā 3 mēnešu laikā, jūs varat iesniegt maksājumu pieprasījumu LIJā. LIJā izvērtē šo maksājumu pieprasījumu un veic izmaksu uz jūsu uzņēmumu kontu. Atbalstāmo darbību piemēri. Tātad, jums ieskatam, idejām, kam tad jūs varētu prasīt atbalstu no LIJā šīs programmas ietvaros. Pakalpojumiem tie varētu būt telpu noma, grāmatvedība, mārketinga pakalpojumi, tā skaitā Meta, Google, LinkedIn reklāmas kampaņas, tiešās reklāmas kampaņas ar šīm platformām. Programmēšanas pakalpojumi, dizaina pakalpojumi, testēšana, prototipēšana, certificēšana, dalība dažādās starptautiskās izstādēs, juridiskie pakalpojumi, tulkošanas pakalpojumi. Un, protams, citi pakalpojumi, ja jums ir kaut kādi specifiski, kas jums arī ir nepieciešami. Aprīkojums, iekārtas, tātad jebkas, kas jums ir nepieciešams jūsu ražošanas uzsākšanai, paplašināšanai, un tātad šeit ir uzskaitīti jau daži piemēri, bet, protams, te nav visi, jo specifikācija var būt dažāda no jūsu attiecīgā produkta. Izejmateriāli un izejvielas, tātad tas var būt gan iepakojums, gan elektronikas elementi, audumi, diegi, pogas, krāsas, koku materiāli, pārtikas produkti, metāla plāksnes, papīrs, jebkas, kas ir nepieciešams jūsu produkta ražošanai. Bet te ir svarīgi atcerēties, ka visas atbalstāmās izmaksas ir vērtējamas pret jūsu produktu pakalpojumu, un tām ir jābūt tieši saistīta ar jūsu inkubācijas projektā izvirzītajiem mērķiem. Tātad, jebko, kas jums ienāk prātā, jūs nevarat iegādāties un saņemt tam atbalstu, bet attiecībā pret jūsu produktu un inkubācijas mērķiem. Papildus tātad, kā jau iepriekš minēju, ir 2 darbības, uz kurām pēc atbalsta var pieteikties arī inovatīvie uzņēmumi, tātad prototipēšana un tehnoloģija izstrāde un darbinieku atlīdzības izmaksas 2 darbiniekiem. Kā jau pirmīt rādīju slaidā, tad atalgojumam 1 granta maksimālās izmaksas ir 10 000, un šajos 10 000 pēc vienas vienības izmaksu likmes, tātad viena mēneša atbalsta summa par 1 darbinieku ir 674,80 €. Tā ir jau atbalsta summa. Un tātad vienā grantā tas nozīmē, ka var iekļaut maksimums 14 mēnešus. Aprēķiniet, jūs redzat blakus, tātad 674,80 reiz 14 mēneši ir 9447. Līdz ar to 10 000 nemaz nesasniedz, bet tas ir līdz tiem 10 000, un tad tas nozīmē, ka jūs 2 darbiniekiem varat sadalīt vienā grantā, maksimums 7 mēneši uz darbinieku. Tas būtu 1 grants, tad, kad jūs šie 7 mēneši ir īstenoti, jūs varat iesniegt nākamajā FAPā jau nākamo grantu, atkal atlikušajiem 5 mēnešiem par darbinieku, lai tas būtu uz gadu vai arī ilgāk. Attiecīgi, cik atļauj programma un līgums inkubācijas. Neatbalstāmās izmaksu piemēri arī šeit ir minēti, tātad tie transporta līdzekļi, būvdarbi, remontdarbi, degviela, akadēmiskā izglītība, kancelēs saimniecības preces, mēbeles, interjera priekšmeti, biroja tehnika. Pie biroja tehnikas varētu minēt to, ka
ja, piemēram, jūs esat IT nozares uzņēmums un jums dators ir nepieciešams jūsu pakalpojumu sniegšanai, tad tas būs aprīkojums, kas ir vajadzīgs jūsu pakalpojumu sniegšanai, nevis aprīkojums atbalsta funkcijām kā lietvedībai, grāmatvedībai un tam līdzīgi. Tātad, kas ir atbalsta funkcijas, tādi IT, šī te biroja tehnika nebūs atbalstāma. Tātad, ja jūs dodaties uz starptautiskām izstādēm, tad naktsmītnes, avio un citas transporta biļetes nebūs attiecināmas, tad būs attiecināmas tikai pašas izstāžu izmaksas. Ražošana ārpakalpojumā nav atbalstāma. Iekārtas aprīkojums, kas paredzēts nomai, arī nav atbalstāms. Lietotu iekārtu iegāde nav atbalstāma. Preces, vai pakalpojumi, kas nav tieši saistīti ar inkubācijas saimniecisko darbību. Piegādes izmaksas aprīkojumi, izēju materiāliem, atbalsts neapstiprinātām biznesa idejām, apdrošināšana, nodokļi un arī dažādas uzturēšanas izmaksas, vai IT infrastruktūras uzturēšanas izmaksas, kā piemēram mājaslapu uzturēšanas izmaksas, tātad tādām izmaksām atbalsts nebūs pieejams. Tātad par finanšu atbalstu pieteikumu iesniegšanu. Viens komersants finanšu atbalstu pieteikumu var iesniegt 3 reizes kalendārajā gadā, kopā par 15 grantiem. Lai iesniegtu, tātad pirmo, otro FAPu jūs varat iesniegt, vienalga kādā, kaut vai vienu FAPu jūs iesniedzat par visām 15 darbībām, bet atvainojiet par 10 darbību, ne, visām 15 darbībām, bet lai, jā, drusciņi saputrojos, tātad 3 FAPus var iesniegt, bet, lai iesniegtu par no 11 līdz 15 darbībām grantus, jums ir jābūt jau apstiprinātiem pirmiem 2 FAPiem par vismaz 10 darbībām, un 5 darbībām jau ir jābūt iesniegtiem maksājumu pieprasījumiem, tātad jābūt jau īstenotām. FAPos var iekļaut darbības, par kurām izmaksas ir radušās un tās ir uzsāktas un pabeigtas pēc FAP iesniegšanas. Tas nozīmē, ka pirms FAP iesniegšanas jūs nevarat jau uzsākt atbalstāmās darbības. Tās drīkst uzsākt tikai tad, kad jums ir iesniegts FAPs LIA. Un, protams, maksājuma pieprasījums ir jāiesniedz līdz tad, kad ir pabeigta darbība un ne ātrāk. FAPos iekļautajai darbībai īstenošanas sākuma datums nevar būt agrāks kā FAP iesniegšanas datums. Tas saistīts tātad ar to, ka nedrīkst būt uzsākta darbība pirms FAP iesniegšanas. Līdz ar to tad arī šis darbības datums ir jābūt pēc FAP iesniegšanas datumam. Tā ir diezgan liela kļūda, diezgan bieža kļūda, kur mums arī nāks atgriezt FAPus precizēšanai tieši par šo. Tātad FAPos iekļautu regulāru vai ilglaicīgu darbību īstenošanas termiņš nedrīkst pārsniegt 12 mēnešu periodu. Par to mēs vēl parunāsim par šīm ilglaicīgām darbībām. Pirmais FAPs obligāti ir jāiesniedz ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā pēc inkubācijas līguma parakstīšanas. Tātad, gatavojot FAPu, mums ir ļoti liels lūgums jums vispirms gan par darbībām, gan par iesniedzamiem dokumentiem konsultēties ar savas reģionālās pārstāvniecības projekta vadītāju, lai FAPi būtu pēc iespējas kvalitatīvāki, lai mums būtu mazāk jāatgriež jums precizēšanai. Tātad būtu labi, ja jūs jau visas šīs darbības būtu izrunājuši savā pārstāvniecībā. Apstiprināto FAPu precizēt vai koriģēt nav iespējams. Apstiprinātajā FAPā var tikai neīstenot kādu darbību, iesniedzot par to atsaukumu biznesgovā.
Apstiprinot FAP iekļautās darbības, LIA pieņem lēmumu par FAP apstiprināšanu un de minimis atbalsta piešķiršanu. Ja kādu no FAPā iekļautajām darbībām jūs konstatējat, ka jūs neīstenosiet un nosūtat mums atsaukumu, ka jūs neīstenosiet šo darbību, tad, ja jūs vēlaties, lai jūsu piešķirtais de minimis atbalsts tiktu atbrīvots, tad jums ir jāraksta rakstisks lūgums FAP vērtētājam ar lūgumu atbrīvot neiztērēto de minimis atbalstu. Pretējā gadījumā viņa de minimis atbalsts ir piešķirts ar lēmumu, un tas tāpat vien netiek atbrīvots. LIA lēmumi par FAP apstiprināšanu vai noraidīšanu primāri jums tiek sūtīti uz uzņēmuma oficiālo e-adresi. Ja uzņēmumam tādas nav, tad tiek sūtīts uz FAPā norādītās kontaktpersonas e-pasta adresi. Bet, protams, jūs saņemiet paziņojums arī Business Go platformā par šādu lēmumu pieņemšanu. Tātad, kā jau es minēju, tad saskaņā šobrīd noslēgto līgumu starp LIA, inkubācijas atbalsta 391 punktā ir minēts, ka darbības maksimālais īstenošanas periods un maksājuma pieprasījuma iesniegšanas periods ir līdz 27. gada 31. martam. Savukārt FAPam iesniegšanas termiņš šobrīd ir līdz 26. gada 31. decembrim. Kā jau minēju, gaidām ar nepacietību ministru kabineta noteikumu grozījumus par papildus finansējumu, lai varētu šos termiņus pagarināt vismaz par gadu. Tas nozīmētu, ka pēc šo grozījumu veikšanas mēs grozīsim arī inkubācijas atbalsta līgumus, un tad šie termiņi tiks mainīti, un FAP iesniegšanas termiņš tiks pagarināts līdz 27. gada 31. decembrim, bet darbība īstenošanas laiks un maksājuma pieprasījuma iesniegšanas termiņš līdz 28. gada 31. martam. Tas ir tas, ar ko jūs, principā, šobrīd jau varat rēķināties. Kur tad jāiesniedz FAPs? Tāpat kā biznesa inkubācijas pieteikumu jūs iesniedzāt LIA Business Go platformā, tāpat arī FAPs ir jāiesniedz šajā platformā. Jūs varat ielogoties savā profilā, uzņēmuma profilā. Vispirms jūs ielogojaties kā fiziska persona un pēc tam nomainat, pārslēdzaties uz uzņēmumu, bet to jau jums vajadzētu šobrīd jau zināt, jo jūs jau vienu pieteikumu un dalību inkubācijā esat iesnieguši. Tātad sadaļas ir atbalsta iespējas, jums jāņem visas atbalsta iespējas biznesa inkubācijas atbalsts, un tad tur jau arī būs zemāk saite pieteikties uz finanšu atbalsts biznesa inkubācijas dalībniekiem. Tad tur jau var būt šī pieteikuma forma pieejama. Ja gadījumā jums rodas tehniskas problēmas ar pieslēgšanos vai ar FAPa iesniegšanu, lūgums rakstīt uz helpdesk@businessgo.lv, lai Business Go kolēģi varētu jums sazināties un palīdzēt rast problēmai risinājumu. Pavisam īsi ieskicēšu FAPa pirmo lapu un sadaļas. Tātad pirmās lapas augšējā sadaļiņā ir, jūs redzat, tur ir tāds punktiņš, ķeksītis un tādi pavisam pelēki, neaktīvi lauciņi. Tātad tie ir tie FAP, tās ir FAP sadaļas, pa kurām jūs varat ērti nokļūt uz vienu vai otru sadaļu, atkarībā no tā, ko jūs tajā mirklī vēlaties aizpildīt. Jo jūs varat sākt aizpildīt FAPu un tajā mirklī varat arī nepabeigt aizpildīt, jo FAPa aizpildīšana ir diezgan laikietilpīga tomēr, jo jāapraksta ir darbības, ir jāpievieno dokumenti, jūs varat konstatēt, ka kāds dokuments jums tomēr nav vēl pieejams, un tad ir vienkārši saglabājat melnrakstu un varat pēc tam turpināt šo melnrakstu aizpildīt līdz iesniegšanai.
Un tad kādas mums ir sadaļas FAPā? Pirmā sadaļa ir informācija par projektu, tā ir vispārējā sadaļa. Tad ir pirmā sadaļa pamata informācija par grantu atbalstu saņēmēju, tas ir par jums, kur daļa jau informācijas noteikti ielasīsies jau no Business Go profila. Otrā sadaļa ir plānotās atbalstāmās darbības un budžeta projekts. Tātad šī ir tā galvenā sadaļa, kurā jūs rakstīsiet informāciju par savām plānotajām darbībām un pievienosiet izmaksu pamatojošos dokumentus. Un projekta budžetā jums tas ir kopsavilkums par visām darbībām, kurā tad tiek aprēķināts arī šis te atbalsta apjoms, kurš jums tiks izmaksāts. Trešā sadaļa ir papildu pievienojamie dokumenti. Tie ir tādi kā MVK deklarācija, ja ir mainījies jau varbūt finanšu jūsu gads, vai jums ir mainījušās saistītās personas, tad jums ir jāiesniedz aktuālā MVK deklarācija, jo pie katra de minimis atbalsta piešķiršana LIA ir jāgūst pārliecība, ka jūs vēl joprojām atbilstat mazā vidējā komersanta statusam. Pie papildus iesniedzējiem dokumentiem varētu būt arī de minimis uzskaitas veidlapa, vai nu numurs, vai nu pati veidlapa no sistēmas. Varētu būt arī pilnvara, ja FAPu iesniedz pilnvarotā persona. Tātad, jebkādi citi dokumenti, kas varbūt jums šķiet, kas jums vēl būtu jāpievieno ārpus šiem darbībām. Ceturtā sadaļa ir princips nenodarīt būtisku kaitējumu. Tas tātad ir, vai jūsu ražotais produkts ražošanas procesā vai pats produkts rada būtisku kaitējumu videi. Jā, tad tur ir ļoti daudz jautājumu, uz kuriem tad ir jāatbild. Ja jūs novērtējat, ka kaitējumu jūsu produkts vai ražošanas process nerada būtisku kaitējumu videi, tad jūs liekat ne, un uz šiem jautājumiem jums nav jāatbild. Un pēdējā sadaļa ir atbalsta saņēmēja apliecinājums, kur tad jūs lūgums pārlasīt šos punktus, ko tad jūs apliecinat un ar parakstu parakstat. Tātad FAP ietveros atbalstāmās izmaksas ir iespējams kumulēt. Kumulēt nozīmē, ka vienām un tām pašām attiecināmo izmaksu pozīcijām, jeb rēķiniem, tiek piesaistīti divi vai vairāki atbalsta finansēšanas avoti. Piemēram, dažādas valsts vai pašvaldību vai citas Eiropas fondu programmas. Kumulācijas nosacījumi tātad, ja jums plānojat kumulēt ar kādu citu atbalsta programmu, kura arī piešķir de minimis atbalstu, tad atbalstu var kumulēt līdz 100%. Savukārt, ja jūs kumulēsiet atbalstu ar citu, valsts programmu, kas nav de minimis programma, tad atbalsta intensitāte nevar pārsniegt maksimālo MVU biznesa inkubācijas projektā noteikto atbalsta intensitāti, jeb šobrīd tie ir 70%. Ko tas nozīmē? Tātad, ja jūs esat saņēmuši atbalstu kādai atbalstāmai darbībai jau 30% apmērā, tad attiecīgi no inkubācijas projekta jūs vairāk kā 40% vairs atbalstu saņemt nevarat, jo nedrīkst pārsniegt kopējo 70% atbalsta intensitāti. Nelieli daži piemēri, kas ir kumulācija. Tātad kumulācija būs dažādi šie Eiropas fondu projekti, pašvaldību granti, lauku atbalsta dienesta atbalsts. Nav kumulācija banku aizdevums, citu fizisku personu vai juridisku personu aizdevumi, investoru ieguldījumi, tā nebūs kumulācija. Īpaši varbūt atzīme ir par altuma aizdevumiem, zinot altuma aizdevumu nosacījumus, ja jūs esat saņēmuši altuma aizdevumu un šīm darbībām arī plānojat piesaistīt inkubācijas atbalstu, tad altumā ir nosacījums, ka viss šis samaksātais LIA
piešķirtais jums atbalsts ir jānovirza altuma aizdevuma dzēšanai. Bet to jau jums noteikti arī altuma līgumos būsiet pamanījuši. Ja jums tāda ir, vai jūs plānojat slēgt, tad iedziļināties šajos jautājumos. Vērtēšanas kritēriji. Tātad vērtēšanas kritēriji iedalās divās lielos blokos. Ir atbilstības kritēriji, un tie ir tie pamatkritēriji, kuri tika vērtēti arī, kad jūs stājāties biznesa inkubācijā. Tātad, vai jums nav nodokļu parādu, kas kopumā pārsniedz 1000 eiro, vai jūs atbilstat mazā vidējā komersanta statusam, vai jums vēl ir pieejams de minimis finansējums. Un šobrīd jau kādu laiku ir palielināts šis de minimis atbalsta apjoms. Šobrīd ir 300 000 slīdošajā laika grafikā. Tātad no pēdējā piešķirtā atbalsta 3 gadus atpakaļ tiek skatīts, lai nepārsniegtu šos 300 000. Bet de minimis sistēmā jau ir iestrādāti šie algoritmi, un tur, principā, jums nekas pašiem nav jārēķina. Sistēma pati jums vienmēr, ieejot sistēmā, parādīs pieejamo atlikumu. Un tad otrs lielais vērtēšanas bloks ir atbalstāmo darbību vērtēšanas kritēriji. Tātad, ko LIA pārbauda FAPos? Mēs pārbaudām, vai iesniegtās darbības par darbībām, kas iesniegtās darbības nav izpildītas vai uzsāktas uz FAP iesniegšanas brīdi. Vai FAP iekļautās darbības atbilst ministru kabineta noteikumiem un inkubācijas līgumā noteiktajiem nosacījumiem, vai FAP iekļautās darbības ir pamatotas ar dokumentiem, vai ir pamatotas un tās atbilst inkubācijas mērķa izpildēji, kā ir definēts sasniedzamais rezultāts, vai šis sasniedzamais rezultāts būs pārbaudāms, jo tas ir ļoti svarīgs, lai jūs saņemtu atbalstu. Par sasniedzamo rezultātu mēs vēl vairākos slaidos runāsim arī tālāk. Un kā jau minēju, tātad jābūt arī izmaksām pamatotām jau ar dokumentiem. Arī par to mēs runāsim vēlāk. Izmaksu attiecināmības brīdis, kas tiek uzskatīts par brīdi, kad uzsākts pakalpojums vai radušās izmaksas, kas nedrīkst būt pirms FAPa iesniegšanas, tātad tas būtu uzskatāms, ka pieteiktā pakalpojuma izpildi ir uzsākta, ir apstiprināts pasūtījums, noslēgts līgums, veikta apmaksa. Vienīgais izņēmums var būt, ka līgums varbūt ir noslēgts, bet līgumā ir atruna, ka pakalpojuma jeb piegādes uzsākšanas brīdis no konkrēta datuma, kas ir pēc FAP iesniegšanas, tāda atsauce varētu būt un tāda ir pieņemama. Un otrs būtiskākais izņēmums ir tāds, ka par dalību starptautiskajās izstādēs izmaksas var būt radušās arī pirms FAP iesniegšanas, ņemot vērā, ka uz izstādēm ir jāpiesakās pusgadu vai gadu iepriekš pirms izstādes, tad arī, un rēķinus bieži vien arī šis te pirmais rēķins ir arī apliecinājums tam, ka jūs piedalāties izstādē, jūsu rezervācijai, tad par izstādi var būt veikti maksājumi arī pirms FAP iesniegšanas, bet pati izstādes norises laiks noteikti ir jābūt pēc FAP iesniegšanas. Tātad, kas ir tie dokumenti, jeb izmaksu pamatojošie dokumenti? FAPos izmaksas var pamatot ar jau esošiem aktuāliem rēķiniem, ja jums tādi ir, bet viņi vēl nav samaksāti. Var būt vēsturiskie dati, vēsturiskie rēķini, kur jums jau ir iepriekšēja pieredze un jūs zinat, kādas būs izmaksas, piemēram, izēvielām, kuras varbūt jūs jau esat iepriekš iepirkuši un turpināsiet pirkt. Vai lielākoties tie tomēr ir veiktās cenu izpētes, jeb cenu aptaujas, un attiecīgi tad tie ir tie dokumenti, kas jums ir jāpievieno pie
FAPA, lai jūs pamatotu attiecināmās izmaksas. Un, ja jūs esat veikuši tirgus izpēti, tad pievienojamie dokumenti būs gan tehniskā specifikācija vai darba uzdevums, cenu aptaujas protokols un cenu aptaujas dokumentācija. Tas nozīmē 3 cenu aptaujas pretendentiem izsūtītie uzaicinājumi un viņu iesniegtie piedāvājumi. Un tātad atbilstoši izvēlētajiem cenu aptaujas dokumentēšanas veidam, tātad vai tie būs e-pasti, vai par to mēs arī vēl uz priekšu citos slaidos runāsim plašāk. Izmaksām FAPos ir jābūt norādītām eiro. Ja izmaksas tiek pierādītas ar pievienotiem rēķiniem, kas nav eiro, tad izmaksām jābūt pārreķinātām uz eiro atbilstoši Latvijas Bankas valūtas kursam rēķina izrakstīšanas dienā. Ja jūs esat veikuši tirgus izpēti un tirgus izpētē jūs esat aptaujājuši kādas valsts pakalpojumu sniedzējus, kas jums piedāvājumus sniedz citā valūtā, nevis eiro, tad FAPā šīs izmaksas jāpārrēķina uz eiro ir pēc Latvijas Bankas kursa piedāvājuma saņemšanas dienā vai uz FAP iesniegšanas dienu. Uzsveru to, ka PVN izmaksas nav attiecināmas rēķiniem, kas izrakstīti ES dalības valstīs, Norvēģijā, Šveicē, Islandē, Monako un Lielbritānijā. Bet ir izņēmums, ka kopš 2005. gada 1. jūlija PVN likumā ir izmaiņas, kas paredz, ka visiem, kas pērk pakalpojumus ārvalstīs, ir jāreģistrējās PVN reģistrā īpašajā kārtībā. Attiecīgi, ja jūs esat šāds PVN maksātājs vai reģistrā esošs uzņēmums, tad jums PVN izmaksas ir attiecināmas. Nedaudz par grāmatvedības jautājumiem. Tātad visi norēķini notiek bezskaidras norēķinu naudas veidā no uzņēmumiem piederošiem bankas kontiem. Nav jābūt atsevišķi šim te projektam atvērts bankas konts, jūs varat izmantot jebkuru no jums saimnieciskās darbības bankas kontiem, kas jums ir reģistrēti vide EDS sistēmā. Jums ir jābūt grāmatvedības kontu plānā izveidotiem kontiem vai subkontiem, kuru nosaukumi ir identificējami ar noslēgto inkubācijas līgumu. Un tātad kontu plānā ir jābūt izveidotam ne tikai izdevumu kontam, bet arī jābūt izveidotam ieņēmumu kontam, kurā tiks grāmatots saņemtais atbalsts no LIAM. Vēl viena būtiska piezīme, ka šiem te dokumentiem, ko es par grāmatvedības kontu runājot, jums ir jābūt viņiem grāmatvedībā, taču šobrīd šis kontu plāns un grāmatvedības kontu apgrozījuma pārskati par veiktajiem kontējumiem par atbalstāmām darbībām jums šobrīd aģentūrā nav jāiesniedz, bet tiem ir jābūt pieejamiem jūsu grāmatvedības dokumentos 10 gadus vēl pēc atbalsta saņemšanas. Tad, lai jums būtu iespēja šos dokumentus vajadzības gadījumā uzrādīt auditējošām iestādēm. Veicot tirgus izpēti, kā jau iepriekš minēju, ir jāievēro ministru kabineta noteikuma numur 104 nosacījumi. Un ko tie paredz? Tātad, ja iepirkuma paredzamā līguma cena ir līdz 1,000 eiro bez PVN, tad jūs kā pasūtītāji esat tiesīgi nedokumentēt tirgus izpēti, bet jums vienalga ir jāpamato, kāpēc jūs esat izvēlējušies konkrēto pakalpojumu sniedzēju. Ja iepirkuma paredzamā līguma cena ir no 1,000 līdz 70,000 bez PVN, ir jāizvērtē 3 salīdzināmi pretendentu piedāvājumi un tirgus izpēte obligāti ir jādokumentē. Savukārt, ja iepirkuma paredzamā līguma cena ir no 70,000 bez PVN
un vairāk, tad ir jāveic iepirkuma procedūra saskaņā ar šiem 104. ministru kabineta noteikumiem. Veicot tirgus izpēti, regulāru izēvielu iegādi ir jāņem vērā, ka iepirkuma priekšmets ir līdzīgas preces vai pakalpojumi, tad iepirkumu paredzamo līgumcenu nosaka kā plānoto kopējo samaksu par līguma izpildi visā projekta īstenošanas laikā vai vismaz 12 mēnešiem. Un te ir uzsvērts, ka nav atļauts preču vai pakalpojumu iepirkumu sadalīt vai izvairīties no iepirkuma procedūras nosacījumu piemērošanas. Un šeit tiešām vēlos vērst uzmanību vairāk uz izēvielu, tiešām šīm te izēvielu iegādi, jo lai arī jums šķiet, ka jūs izēvielas šobrīd pērkat un jums nepārsniedzat šo 70 000 slieksni, tad padomājiet, vai 12 mēnešu griezumā jums šī summa tomēr nepārsniegs šos 70 000, jo, ja viņa pārsniegs, tad jums izmaksas var neatiecināt un būs nepieciešams veikt iepirkumu turpmākā atbalsta saņemšanai. Bieži vien arī ir tāda kļūda, ka sākumā tiek noslēgts līgums ar vienu pakalpojumu sniedzēju par šo izēvielu iegādi, pēc tam tā kā tiek veikta jauna tirgus izpēta un tiek noslēgts līgums ar citu pakalpojumu sniedzēju. Tas nozīmē, ka, ja jūs pērkat vienu un to pašu preci vai līdzīgas preces, kuras jums spēja piegādāt arī iepriekšējie aptaujātie dalībnieki, tad tas nozīmē, ka jūs mākslīgi sadalat šo iepirkumu. Tātad cits pakalpojums sniedzējs nenozīmē to, ka tā ir cita cenu aptauja vai cits līgums. Jāskatās pēc iepirkto preču šī te sortimenta, vai tas ir līdzīgas preces vai tās pašas preces. Tirgus izpētes soļi. Vispirms mēs iesakām padomāt un pie tehniskās specifikācijas sagatavošanas, jo precīzāk jums būs formulēts iepirkuma priekšmets un funkcionalitātes prasības produktam, jo vieglāk jums būs pašiem izvēlēties un salīdzināt šos te piedāvājumus un iespējams izvēlēties atbilstošāko pretendentu. Ja jūs prasības izvirzīsiet tikai kā, izstrādāt mārketinga materiālus un nedefinējot apjomus, periodu, kurā ir jāizstrādā, dažādus citus kritērijus, ja jūs to neizvirzat, tad jums arī atbildes būs ļoti atšķirīgas no piedāvājumiem, jo pakalpojums sniedzējs īsti nevar saprast to apjomu, ko jūs gribēsiet, kādi būs šie darba uzdevumi. Viņi tad noteiks savus parametrus, ko viņi var izdarīt un pa kādu summu. Līdz ar to jūs vairs šādus piedāvājumus nespēsiet salīdzināt, jo svarīgi ir tirgus izpētē, lai šie piedāvājumi būtu salīdzināmi savstarpēji, lai būtu šīs vienādās prasības visiem potenciāliem pakalpojumu sniedzējiem. Lūk, tātad, un izvirzot, rakstot šo tehnisko specifikāciju, noteikti vajag arī noteikt piedāvājumu iesniegšanas termiņu un noteikt, ka līguma cenu nosaka bez PVN, jo arī šīs te salīdzināšana notiek cenai, kas ir bez PVN. Attiecīgi, tad, kad jums ir tehniskā specifikācija sagatavota, jūs izsūtat vismaz 3 potenciāliem pakalpojumu sniedzējiem, sagaidat iesniegšanas termiņu beigas, salīdzinat šos 3 piedāvājumus, un, ja gadījumā jums neatbild kāds, vai gadījumā, ja jūs neesat saņēmuši šos 3 piedāvājumus, tad jums vēl ir iespēja pagarināt iesniegšanas termiņu un nosūtīt vēl kādam potenciāliem pakalpojumu sniedzējiem šo piedāvājumu, lai jums būtu šie 3 salīdzināmie piedāvājumi.
Tālāk jūs izvēlaties pakalpojumu sniedzēju, un šeit jau ir tās divas iespējas. Vai nu jūs izvēlaties primāri viszemāko cenu, vai, ja jums ir bijusi tehniskā specifikācija ar specifiskiem kritērijiem, pēc kuriem jūs varat arī atlasīt kvalitatīvāko piedāvājumu, tad tās ir jūsu tiesības izvēlēties atbilstošāko pēc kritērijiem. Nu, ja kāds no lētākā gala kādam no kritērijiem neatbilst vai nespēja kaut ko nodrošināt, tad jūs varat izvēlēties arī ne lētāko, bet nākamo. Nu, un beigās būtu vēlams sagatavot pretendentu izvērtēšanas protokolu pie nosacījuma, ja jūs izvēlaties lētāko, tad varbūt var arī iztikt bez šī protokola, jo jūs izvēlaties lētāko, bet tik līdz jūs izvēlaties piedāvājumu, kas ir atbilstošāks tehniskai specifikācijai, tad ir nepieciešams šis izvērtējums, jo protokolā jūs atspoguļosiet, kurš piedāvājums kam neatbilst un kāpēc tieši jūs esat izvēlējušies konkrēto pakalpojumu sniedzēju. Tad jūsu pamatojums tajā vajadzētu būt. Tirgus izpētes dokumentēšanas veidi var būt dažādi. Svarīgākais varbūt un biežāk sastopamais un varbūt arī mums vieglāk vērtējamais ir saraksti ar piegādātāju, un tie tad būtu e-pasti. Mums ir lūgums jums šos e-pastus, kurus jūs gan izsūtat, gan saņemat no potenciāliem pakalpojumu sniedzējiem, saglabāt kā failu un nosūtīt aģentūrā EML formātā, jo attiecīgi netaisiet printscreens, tas ir liekas darbs jums, un no tiem mēs arī nevaram izsecināt, kādas jūs esat prasības nosūtījuši visiem potenciāliem pakalpojumu sniedzējiem, vai tās ir bijušas vienādas prasības, vai jūs katram kaut ko citu esat nosūtījuši, nedodies. Tātad no šiem te EML formāta failiem mēs tad redzam jau, kādi ir bijuši pielikumi e-pastam, un visa šī te sarakste tad jau ir uzreiz redzama gan laika periodā, kā tas ir noticis un ir izsakojams. Vēl var būt arī veikta cenu aptauja, kas ir izdrukas no tīmekļa vietnēm. Tas nozīmē, ka jūs esat pētījuši interneta veikalus vai ražotājus, viņu mājaslapas, un ja tur ir arī pieejamas jau arī izmaksas, tad arī šādas te izdrukas ir pieļaujamas. Vēl var būt arī brošūras, bukleti un katalogi, kur ir šīs te izmaksas arī pieejamas, un jūs varat salīdzināt. Tiešsaistes aptaujas gadījumā jums ir obligāti jāsaglabā aptaujas fails un saņemtie aptaujas rezultāti, fiksējot arī laiku un datumu. Un, protams, tirgus izpēte var būt veikta arī digitālajās iepirkuma platformās. Arī no tām ārā tad jums kā atskaites nāk protokoli. Un var būt arī līdz 10 000 eiro var veikt arī telefona aptauju, bet ar telefona aptaujām ir jābūt ļoti uzmanīgiem, jo te gan ir ļoti strikts nosacījums pašam protokolam, kuru jūs sastādat principā pēc katras telefona sarunas, kurā tad jūs norādat gan reģistrējat telefonu sarunas laiku, telefonu numuru, piegādātāju vārdu, uzvārdu, nosaukumu juridiskai personai, piedāvāto cenu. Tātad šeit ir jābūt visai informācijai, kas ir nepieciešama, lai jūs varētu pēc tam salīdzināt gan šos te piedāvājumus, lai pēc tam jūs arī varētu mums to pierādīt, kāpēc jūs esat izvēlējušies konkrēto pakalpojumu sniedzēju. Pie tirgus izpētes ir arī izņēmums, ka tirgus izpēti var
nedokumentēt tikai tajā gadījumā, ja pasūtītājs ir secinājis, ka tirgus dalībnieku skaits ir nepietiekams, lai būtu objektīvi iespējams veikt tirgus izpēti. Tās ir tie specifiskie pakalpojumi ar īpašo raksturu vai unikāli piegādātāji, bet vienalga tātad jums ir jāpamato, kāpēc šis pakalpojums ir tik specifisks, vai jums ir jāpamato, ka tiešām tas ir, jūs esat veikuši aptauju kaut kur, uzrunājuši un pētījuši interneta dzīles, vai vienalga, kur jūs šo te informāciju esat guvuši, un kāpēc jūs esat konstatējuši, ka šis pakalpojums sniedzējs jūsu pakalpojumu ir tik unikāls, ka tirgus izpēte nav veikta un viņš ir vienīgais piegādātājs. Bet nepietiks ar to, ka jūs pateiksiet, man šim pakalpojumam šis pakalpojums sniedzējs ir unikāls. Mums tas neko nedos, un mēs jums noteikti prasīsim pamatojumu un skaidrojumu, kā jūs pie šāda secinājuma esat nonākuši. Tirgus izpētē jāņem vērā, ka tirgus izpētes nevar veikt ir jāievēro šis interešu konflikta neesamība, un arī ne tikai tirgus izpētes laikā jūs nedrīkstat, nav pieļaujams, ka jūs aptaujājat savus saistītos uzņēmumus, ar kuriem jums ir interešu konflikts. Un, protams, jūs nevarat slēgt arī piegādes un pakalpojumu līgumus ar tādiem uzņēmumiem, kas atrodas jums interešu konfliktā. Un kas tad ir interešu konflikts? Tātad atbalsta saņēmējs un piegādātājs atrodas interešu konfliktā, ja ir vieni un tie paši akcionāri, biedri, padomes locekļi, valdes locekļi, minēto personu radinieki līdz otrai radniecības pakāpei, laulātie un tā tālāk. Līdz ar to, ja ir konstatējama šāda saikne, tad līgumus slēgt nevar, jo tas nozīmē, ka jums pastāv interešu konflikts. Pie FAPA jums ir jāiesniedz arī apliecinājums par interešu konflikta neesību. Tā ir ministru kabineta noteikuma 104. noteikuma pirmā pielikuma forma. Šī forma jums ir pieejama arī pašā FAPā. Un, ja jums ir vairāki pakalpojumu sniedzēji, FAPA ietvaros jums ir vairāki granti un vairāk pakalpojumu sniedzēji, tad par katru grantu jums nav nepieciešams, par katru pakalpojumu sniedzēju nav nepieciešams sniegt atsevišķu šo te apliecinājumu. Jūs varat vienā apliecinājumā iekļaut visus pakalpojumu sniedzējus un apliecināt vienu reizi, ka jums ar šiem pakalpojumu sniedzējiem nav interešu konflikta. Kā jau minēju, tad kļūdas veicot tirgus izpēti, viena no lielākajām kļūdām, ka nav iesniegtas tehniskās specifikācijas un darba uzdevumi, kad ir tikai e-pastos minēts, gribu iegādāties to, un tas ir viss. Tomēr, ja jūs plānojat arī iegādāties kādu aprīkojumu, iekārtu, instrumentu, tad tomēr arī tur būtu nepieciešams norādīt tehniskos parametrus, vai, tātad tehniskos parametrus, pēc kā tad arī izvēlēties pakalpojumu sniedzēju. Kā jau minēju, ieteikums šo te saraksti mums sūtīt kā failu, lai mēs arī varam visai sarakstei izsekot. Nav nepieciešams iesniegt vairāk nekā 3 atbilstošas savstarpēji salīdzināmas cenu piedāvājumus, tātad mums pietiek ar 3. Tad bieži vien, kā jau minēju, nepievieno arī izvērtēšanas protokols, līdz ar to mēs nevaram saprast reizēm, jo it sevišķi izēvielās, kur tiek piepirktas dažāda apjoma, izmēra, daudzumu izēvielas, un ir grūti saprast, varbūt šos te piedāvājumi nav tik identiski salīdzināmi, katrs tomēr kaut kādām piedāvā ar kaut kādām niansītēm, tad tiešām šie protokoli ir ļoti būtiski, lai mēs varētu saprast, kāpēc jūs izvēlējušies konkrēto pakalpojumu sniedzēju.
Ja cenu izvērtējums tiek veikts no interneta veikala piedāvājumiem, tad obligāti ir nepieciešami ekrāna šāviņi, kuros mēs varam redzēt cenu, kuros var redzēt datumu, uz kuru datumu tas ir fiksēts. Jo, ja jūs mums pievienojat FAPā tikai linkus uz šiem te interneta veikaliem, tad, kā jūs paši zinat, interneta veikalos precēm cenas mēdz mainīties. Vienu dienu ir ar vienu atlaidi, citu ar citu atlaidi, citā ir pamatsumma, un līdz ar to mēs jau vairs nevaram identificēt, uz kuru brīdi jūs esat kādu summu fiksējuši. Tāpēc šiem te ekrāna šāviņiem ir jābūt, lai mēs varam precīzi noteikt cenu. Un arī aizmirst piebilst, ka bieži vien nevaram arī izsecināt no ekrāna šāviņa, vai piedāvātā cena ir ar PVN vai bez PVN. Arī tam būtu jāpievērš uzmanība, lai tas būtu redzams. Pretējā gadījumā vienam var būt ar PVN, otram bez PVN, tās vairs nav salīdzināmas cenas. Tātad, piedāvājumos, kā jau minēju, visas cenas ir jānorāda bez PVN un jāsalīdzina ir summas bez PVN. Par linkiem arī jau tikko minēju, un par piedāvājumu cenām FAPos, ka ir jānorāda eiro, arī jau iepriekšējā slaidā esmu minējusi. Šeit ir apkopoti nedaudz daži biežāk uzdotie jautājumi par tirgus izpētes veikšanu. Vai vienas cenu aptaujas ietvaros var slēgt līgumu ar 2 izpildītājiem, daļu darbus izvēloties pasūtīt vienam, otru daļu otram? Nē, nevar, jo veicot cenu aptauju, komersantam ir jādefinē kopējā vajadzība, nosakot un informējot potenciālos piegādātājus par prasībām pilna pakalpojuma izpildēji. Tas nozīmē to, ka ja ir daļēja izpilde, tad varbūt būtu pilnīgi cita cena pakalpojumam. Vai līguma īstenošanas brīdī var atteikties no daļas iepriekš plānotajiem darbiem, kur bija sākotnēji tāmē, bet tomēr izlēmot nerealizēt? Var gadīties situācija, kad jums zūd vajadzība priekš iepriekš plānotajiem darbiem, taču ja pirms līguma noslēgšanas paredzēts atteikties no daļas no darbiem, tad to nevar darīt, jo tad tas nozīmē, ka ir jāveic jauna cenu aptauja un jāizvēlās jauns pakalpojums sniedzējs, jo tad tas nozīmē, ka vairs tie visi cenu piedāvājumi, kas tika iesniegti, ir nederīgi. Un savukārt, ja pēc līguma noslēgšanas veicot jau darbus tiek konstatēts, ka kaut ko daļu nevajadzēs, tad ir iespējams veikt līguma grozījumus. Bet tad ir arī jāskatās par cenu, jo visticamāk tad arī līguma cena var mainīt. Būtu jāmainās, ja daļa darbi netiek izpildīti, tad cena arī būtu jāmainās. Un pie šī paša gribu vēl piebilst to, ka ja līguma īstenošanas laikā mainās veicamo darbu apjoms, tad te jau ir baža par to, ka FAPā definētais sasniedzamais rezultāts var tikt nesasniegts pilnā apmērā, kas savukārt nozīmē to, ka ja rezultāts nav sasniegts pilnā apmērā, tad atbalsts netiek izmaksāts vispār, nevis par daļu. Tāpēc ir jāskatās ļoti uzmanīgi ar šādiem līguma grozījumiem, kas tieši mainās, vai tā ir definētā rezultāta sasniedzamā daļa, un ir jāizvērtē, vai tad FAP rezultāts tiks sasniegts. Cik ilgi ir derīgi veikt tā cenu aptauju? Normatīvos aktos nav noteikts termiņš, bet mēs pieņemam, ka tas ir 1 kalendārais gads. Vai cenu aptauju jāveic, ja tiek slēgts atvērtā tipa līgums? Atvērtā tipa līgums nav izņēmums. Vai ir jāveic jauna cenu aptauja un jāslēdz jauns līgums, ja pirms iestāšanās biznesa inkubācijā jau bija noslēgts līgums par izēvielu piegādi
Tikpat labi var būt arī telpu nomas līgums jau noslēgts vai grāmatvedības pakalpojumu līgums jau ir bijis noslēgts iepriekš. Tad, ja pirms iestāšanās ir bijis šāds līgums noslēgts un ir veikta tirgus izpēte, to var pierādīt ar dokumentāciju, tad nav jāslēdz jauns līgums. Ja tirgus izpēte nav veikta, tad ir jāveic jauna tirgus izpēte un jāpierāda tas, ka vēl joprojām ar šī pakalpojuma sniedzēja cena ir visizdevīgākā, un jūs varat turpināt darboties ar šo pakalpojumu sniedzēju arī turpmāk. Vai pietiks ar vienu vai diviem saņemtajiem piedāvājumiem? Ja izsūtīti ir 3 pieprasījumi, bet saņemtas atbildes ir tikai no 1 vai 2 piedāvājumiem. Tad šeit atkal ir jāmin jau iepriekš sacītais, ka ja pakalpojums vai prece ir plaši pieejama tirgū un nav unikāli pakalpojumu sniedzēji, tad ir jābūt 3 salīdzināmiem piedāvājumiem. Tad tas nozīmē, ka jums ir jāizsūta vēl kādam pieprasījums, lai jūs saņemtu 3 salīdzināmus piedāvājumus. Ja šim pakalpojumam vai precei ir šis īpašais raksturs atkal un ir tie unikālie piegādātāji, tad atkal ir jābūt šim apstiprinājumam, skaidrojumam, ka vairāk jums piedāvājums nav iespējams saņemt. Par darbības rezultāta definēšanu. Kā jau es jau ieskicēju, ka šis ir ļoti svarīgi, kā tiek definēts sasniedzamais rezultāts FAPā darbībai, jo pie maksājuma pieprasījuma tiks vērtēts, vai FAPā definētais rezultāts ir sasniegts pilnā apmērā, lai varētu grantu arī izmaksāt. Un tad nedaudz pieskāršos dažādu veidu grantiem, pakalpojumiem un grantiem, lai ieskicētu jums varbūt, kā definēt šos sasniedzamos rezultātus. Tātad grāmatvedības pakalpojumi sasniedzamais rezultāts varētu būt saņemti grāmatvedības pakalpojumi 12 mēnešus vai 6 mēnešus. Tātad, jūs nosakat konkrētu mēnešu skaitu. Savukārt, izmaksu pamatojumā jums ir jāveic cenu izpēte par konkrētu skaitu grāmatojumu mēnesī. Tātad tās būtu 1 mēneša izmaksas, un jūs salīdzināt salīdzināt 3 piedāvājumus, un lētākais piedāvājums tad jums būtu, ar kuru jums bija jāslēdz, būtu līgums. Attiecinam izmaksas sākot no nākamā mēneša sākuma pēc FAP iesniegšanas. Ko tas nozīmē? Tātad, ja jūs FAPu iesniedzat jūnijā, tad grāmatvedības pakalpojumus jūs varat sākt attiecināt no 1. jūlija. Un tā ir ar visiem šiem te garajiem pakalpojumiem, kas ir arī telpu nomas pakalpojuma izmaksas, algas, kur mēs tātad attiecinām par mēnešiem, tur jūs visas darbības varat sākt attiecināt no nākamā mēneša pēc FAP iesniegšanas. Pie grāmatvedības nodevuma dokumenti būtu līgums, rēķini par katru periodu, par katru mēnesi visticamāk, vai pēc ceturkšņiem, kā jums izraksta rēķinus, tā arī iesniegsiet, un PN akti. Grāmatvedības pakalpojumiem līgums ir obligāts. Par nedzīvojamo telpu nomas pakalpojumiem atkal tātad jūs definējat telpas nomas mēnešu skaitu, izmaksu pamatojumā jūs pievienojat cenu izpēti, attiecinām izmaksas sākot no 1. datuma no nākamā mēneša, un arī pie nodevumiem, tad pie maksājuma pieprasījuma jums būs jāiesniedz līgums, rēķini par periodu un PN akti.
Par izējumateriālu iegādi vai izējumateriālu izēvielu iegādi ir divi varianti. Pirmais variants ir tāds sasniedzamais rezultāts ir iegādāties konkrētus izējumateriālus, izēvielas noteiktā daudzumā. Tas nozīmē, ka jūs cenu aptaujā izēvielas, ja cenu aptaujā jūs izēvielas iegādēji ir veikta kilogramos, tonnās, metros, litros un tam līdzīgi, tad sasniegtais rezultāts nevar būt noteikts gabalos. Tad arī sasniegtais rezultāts ir noteikts konkrētajā mērvienībā. Savukārt pie nodevuma, pie maksājuma pieprasījuma būs jāiesniedz līgums, pavadzīmes, kur var identificēt konkrēto daudzumu, datumu, izsakošanas pavadzīmi. Tikpat labi tā var būt arī kurjerpasta nosūtīšanas izsakošanas pavadlapa, kurā var identificēt šos te datumus piegādes. Un vai arī tas var būt pieņemšanas nodošanas akts un, protams, arī fotogrāfija, kur jūs esat saņēmuši iepakojumā izēvielas un izējumateriālus. Un otrs variants ir, ka sasniedzamais rezultāts ir iegādāties vienu vai dažādus izējumateriālus, izēvielas par konkrētu summu. Tas nozīmē, ka cenu aptaujā tiek izvērtēti tikai tādi piegādātāji piedāvājumi, kuri var noteikt cenu jūsu definētajai izēvielai, grupai vai vienībai par vienu vienību. Kā rezultātā var noteikt lētāko piegādātāju visām preču grupām kopā. Un šeit ir piemērs. Tātad jūs vēlties iepirkt izēvielas dažādu veidu riekstiem un krēmiem. Jūs veicat cenu aptauju un izsūtat piegādātāju lokam, definējot nepieciešamās preču grupas. Piemēram, tātad tiek definēts nepieciešamās preču grupas, nosakot cenu par 1 kilogramu. 1 kilogramu mandeles, 1 kilogramu ar lazdu riekstu, 1 kilogramu šokolādes krēmu vai karameļkrēmu. Tātad jūs nosakat vienai vienībai cenu, un tātad jūs prasat vairākiem pakalpojumu sniedzējiem, piegādātājiem cenu 1 kilogramam jūsu preču grupām. Cenu aptaujas uzvarētājs ir pakalpojumu sniedzējs, kurš piedāvā lētāko cenu visām preču grupām kopā. Un tas nozīmē, ka FAPā jūs definējat sasniedzamo rezultātu, ka iegādātas izēvielas 5000 eiro apmērā. Un šajā gadījumā jau mums vairs nebūs svarīgi, cik kilogramus jūs iegādājāties mandeles, cik lazdurieks, cik šokolādes krēmu un tā tālāk, bet visas izēvielas, kas ir nepieciešamas jūsu preču ražošanai, ir iegādātas no šī pakalpojuma sniedzēja 5000 eiro apmērā. Attiecīgi nodevumos pie maksājuma pieprasījuma jums būs jāiesniedz līgums, pavadzīmes, kurā mēs varam identificēt gan šīs te izēvielas, bet tās vairs nebūs mums tik svarīgi, jo mēs neskaitīsim, cik kilogramus jūs esat nopirkuši no katras šīs izēvielas, bet skatīsimies šo te kopējo iztērēto summu. Tātad konkrēti mums būs svarīga tā summa, kur jūs esat iztērējuši par šīm preču grupām. Attiecīgi vēl jums jāiesniedz būtu kurjerpasta sūtījuma izsakošanas pavadlapa, kurā mēs varam identificēt piegādes laiku, vai pieņemšanas nodošanas aktu un fotogrāfiju. Vēl viens piemērs no otrā varianta, kur tiek noteikta šī te cena, kā organizēt cenu aptauju. Tātad jūs vēlties iepirkt izēvielas dažādu veidu riekstiem un krēmiem, bet jūs konstatējat, ka pakalpojumu sniedzēju loks ir atšķirīgs riekstiem un atšķirīgs krēmiem. Attiecīgi jūs cenu aptauja tiek veikta starp riekstu piegādātājiem, nosakot vienas vienības cenu, 1 kilograma cenu dažādiem riekstiem. Un cenu aptauju uzvarētājs tātad ir pakalpojumu sniedzējs, kurš piedāvā lētāko cenu par visiem riekstu veidiem kopā. Un tad definējat arī šo sasniedzamo rezultātu, kā iegādāti rieksti 5000 eiro apmērā.
Un savukārt tieši tāpat jūs darat par krēmiem. Krēmus jūs izdalat atsevišķi, jo tie ir citi pakalpojumi sniedzēji, cits grants tas jau būs otrais grants. Un arī rezultātā jūs definēsiet, ka iegādāti krēmi pa 5000 eiro apmērā. Un atkal, kā jau iepriekš minēju, nodevumā būs līgums, pavadzīmes, kuros mēs varam konkrēti identificēt summu, par kādu jūs esat iegādājuši šīs izēvielas, un laiku, kad jums ir piegādāts, un foto. Aprīkojuma iegādējas sasniedzamais rezultāts būtu iegādāties aprīkojumu konkrētu funkciju veikšanai atbilstoši tehniskai specifikācijai. Te var būt minēts gan konkrēts modelis, bet ja tā ir, tad noteikti ir jābūt klāt arī vai analogam. Jo mēs nevaram izvēlēties konkrētu firmu. Jūs varat kā paraugu noteikt, ka jūs vēlaties šādu ražotāja tādu un tādu modeli vai analogu. Tas nozīmētu, ka jums var piegādāt ne tikai šo te vienu konkrētās firmas modeli, bet jūs varat nopirkt arī citu ražotāju līdzvērtīgas iekārtas. Lūk, un tad cenu aptaujā tas arī ir ļoti svarīgi, ka jūs salīdzinat šo te tehnisko specifikāciju pēc tehniskās specifikācijas parametriem, jo no tā ir ļoti atkarīga arī cena iekārtai. Jūs paši to ļoti labi saprotat. Un pie nodevuma, protams, atkal mums ir vajadzīgs līgums, pavadzīme, ja ir, protams, līgums, jo mēs esam jau saskāršies bieži vien, ka līgumi šādās situācijās bieži vien netiek slēgti, bet, protams, tā ir prasība, ja ir pavadzīmes pēnakti un foto kā obligātie nosacījumi. Kaut kādiem dokumentiem jums ir jābūt, lai jūs pierādītu to, ka jūs esat iegādājušies. Digitālās reklāmas izmaksas arī var būt divos veidos. Var būt tiešās reklāmas kampaņas, kur jums ir līgumi vai profili izveidoti dažādos šajos sociālajos tīklos un interneta veikalos, kā Facebook, Google, Etsy un Amazon un tā tālāk. Tad jūs FAPā rezultātu definējat, ka jums būs realizēta reklāmas kampaņa platformā tādā un tādā par summu X eiro. Attiecīgi, jūs maksājumu pieprasījumu pie mums nāksiet tad, kad jūs šajā kampaņā būsiet iztērējuši konkrēto definēto summu. Un tad jūs iesniegsiet mums atskaites, kurās mēs varam identificēt gan jūs kā uzņēmumu, kurš ir īstenojis reklāmas kampaņu par jūsu produktiem, gan kur mēs varam arī redzēt atskaitēs iztērēto summu jūsu reklāmas kampaņai. Un tas nozīmē, ka, ja jūs varat mums pierādīt šīs te reklāmas kampaņas izdevumus FAPā minētās summas apmērā, tad arī tas tiks uzskatīts par sasniegtu rezultātu. Otrs veids reklāmas kampaņām ir tāds, ka jūs veicat cenu aptauju un piesaistat kādu mārketinga aģentūru reklāmas kampaņas īstenošanai. Tad ir jābūt tehniskai specifikācijai vai darba uzdevumiem aģentūrai, kur tad jūs veicat cenu aptauju starp reklāmas aģentūrām. Sasniedzamais rezultāts jums būs definēts realizēta reklāmas kampaņa saskaņā ar tehnisko specifikāciju. Attiecīgi pie nodevuma jums būs reklāmas aģentūras iesniegta kampaņas atskaite atbilstoši tehniskai specifikācijai vai darba izpildes uzdevumiem. Tad vēl runājot par šīm te reklāmas kampaņām, kas notiek šajos sociālos tīklos vai interneta veikalos, kas nav
Eiropas Savienības vai eiro dalību valsts, piemēram, ASV, tad tur visbiežāk arī šie te rezultāti būs norādīti dolāros. Un tas nozīmē, ka arī atskaitē jums būs norādīti dolāri, nevis eiro. Bet tā kā attiecināmās izmaksas FAPā tiek norādītas eiro, tad ir jāveic pārrēķins pēc Latvijas bankas kursa FAPA iesniegšanas dienā, un tad, tad šim nodevumam dolāros ir jābūt pārvēršot uz eiro, tā lai būtu sasniegta tā eiro summa. Biežāk pieļautās kļūdas gatavojot FAPus. Tātad tas, ko pārbaudīs kā nodevumu pie maksājuma pieprasījuma, vērtējot, vai rezultāts sasniegts pilnā apmērā, lai varētu grantu apstiprināt un izmaksāt. Tas ir pats būtiskākais. Par FAPA īstenošanas darbības laiku, tātad kļūdaini tiek norādīti laika periodi darbībām, kas īstenotas par īstenošanu paredzēta 12 mēnešiem. Ir norādīts, ka darbība būs 12 mēneši, bet laika periods tomēr ietver 13 mēnešus, tāpēc esam uzmanīgi. Regulāro pakalpojumu izmaksas mēs attiecinām no nākamā mēneša 1. datuma pēc FAPA iesniegšanas. Un arī šeit tie piemēri jums ir minēti. Vēl gribētos uzsvērt, ka dažādu IT rīku abonēšanas pakalpojuma izmaksas FAPos tiek iekļautas kā aprīkojuma grants. Te es vērstu uzmanību, ka abonēšanas pakalpojums nav aprīkojums, bet ir pakalpojuma grants. Līdz ar to maksājuma pieprasījumā maksājuma pieprasījumu var iesniegt tikai pēc šī te abonēšanas perioda beigām. Tāpēc, neskatoties uz to, vai jūs par šo rīka abonēšanu esat samaksājuši avansā uz priekšu par visiem 12 mēnešiem, par pusgadu vai par ceturksni, maksājuma pieprasījumu jūs varēsiet iesniegt tikai pēc abonēšanas perioda beigām. Un vēl viena piebilde, tā kā šobrīd mums ir līgumos noteikts, ka darbību īstenošana ir līdz 27. gada 31. martam, bet, piemēram, jūs šobrīd abonējat kādu rīku, kura termiņš ir 12 mēneši, un tas pārsniedz līgumā noteikto darbību īstenošanas termiņu, tad šobrīd FAPā jums ir jāsamazina proporcionāli mēnešu skaits, lai jums nepārsniegtu līgumā noteikto darbību īstenošanas termiņu. Tas nozīmē, ka šobrīd, ja jūs slēdzat līgumu un abonēsiet kādu rīku no 1. jūlija, attiecīgi jūs varat attiecināt tikai līdz 27. gada 31. martam. Ja tiks pagarināts projekts vēl par gadu, tad atlikušos mēnešus vai vēl uz priekšu jūs varēsiet iesniegt nākamajos FAPos. Biežāk pieļautās kļūdas vēl kādas tātad rezultātu definēšanā. Jābūt precīzi norādītam rezultātam saņemti grāmatvedības pakalpojumi 4 mēnešus, telpu noma 12 mēneši. Tātad, attiecīgi jums ir jānorāda konkrēts mēnešu skaits, cik tad būs mēneši attiecinām, jā. Nav pieļaujama rezultātu norādīšana intervālā. Iepirkti 5 līdz 20 digitālie rīki vai 7 līdz 10 gabali. Tātad, kā jau iepriekš minēju, ir jābūt arī, ja FAPā cena aptaujā ir veikta kilogramos, tonnās, litros, tad arī sasniedzamais rezultāts būs tieši šajās mērvienībās, tā kā ir veikts cenu aptaujā, kā ir apstiprināts FAPā, nevis sasniedzamais rezultāts būs gabalos. Tās ir nesalīdzināmas lietas, līdz ar to nav identificējams, vai rezultāts tiek sasniegts pilnā apmērā.
Tātad granti tiek apstiprināti tikai gadījumos, ja FAP norādītās darbības rezultāts ir sasniegts, izpildīts pilnā apmērā. Es jau atkārtojos par šo, bet tas ir tiešām ļoti, ļoti svarīgi. MP apstiprināšanas gadījumā tiek izmaksāts grants FAP apstiprinātajā apmērā. Tātad, ja jūs esat iegādājušies FAPā, jums ir apstiprināts grants, ka jūs iegādāsieties kādu iekārtu par 5000, bet rezultātā jums ir sadārdzinājums, un pat 5000 jūs vairs nevarējāt iegādāties, bet iegādājāties pa 6000 ar tiem pašiem parametriem. Principā tas, ko jūs prasījāt, varbūt, ka jums nevar piegādāt vairs ar tiem pašiem parametriem, bet jau uzlabotu versiju, un tāpēc viņa ir dārgāka. Jūs varat tādu pirkt, bet atcerieties to, ka izmaksas jums tiks tātad sekts atbalsts tādā apjomā, kā pie FAPA tika apstiprināts, ne vairāk kā tie 5000, ko mēs būsim apstiprinājuši. Un arī tieši tāpatās ir uz otru pusi. Ja jums ir FAPā apstiprināta, piemēram, iegāde iekārtas ar konkrētiem parametriem pa 5000, bet rezultātā jums pakalpojums sniedzējs piegādātājs ir piešķīris atlaidīti kaut kādu, 5%, 10% atlaide, un jūs rezultātā samaksājat nedaudz mazāk, bet jūs saņemat to pašu produktu, ko jūs bijāt plānojuši, un kas ir apstiprināta FAPā, tad mēs jums arī izmaksājam to summu, kas ir apstiprināta FAPā. Bet, protams, ka esam uzmanīgi arī ar šo te, jo mēs skatīsimies, vai pēc parametriem tas produkts atbilst tam, kas bija iestrādāts FAPā apstiprināts, lai nebūtu tā, ka jūs tagad pērkat kaut ko mazvērtīgāku un tāpēc lētāku un saņemat vairāk no mums. Tā noteikti nebūs. Jo mēs skatīsimies, vai tas produkts atbilst minimālajām noteiktajām prasībām, tehniskajām specifikācijām. MP var iesniegt gan par katru darbību grantu atsevišķi, gan vairākiem kopā, gan par visu FAPu kopā, ievērojot MP iesniegšanas termiņus. Par MP iesniegšanas termiņiem es jums stāstīšu nākamajā slaidā. Iesniedzot pie MP pakalpojuma līgumus, PN aktus un preču pavadzījumus, šiem dokumentiem ir jābūt parakstītiem no abām pusēm. Arī mums, vērtētājiem, reizēm paslīd garām jūsu iesniegtie dokumenti, kur ir tikai parakstīts no vienas puses, vai nu no jūsu puses, vai nu tikai no piegādātāja puses. Tad mums šad tad iekrīt auditos tieši šādi, tā ir likumsakarība, ka tieši šie dokumenti iekrīt uz auditu, un tad mums ir jālūdz jums atkārtoti iesniegt šos dokumentus jau no abām pusēm parakstītus. Jā, tas ir atkal konstatējums no audita puses, kur kaut kādi dokumenti nav juridiski korekti noformēti. Tā kā pievēršam tam uzmanību, lai it sevišķi PN akti vai preču pavadzīmes pieņemšanas būtu parakstītas no abām pusēm, līgumi, lai būtu parakstīti no abām pusēm. Un tas ir svarīgi. Tātad par iesniegšanas termiņiem, maksājuma pieprasījuma iesniegšanas termiņiem. Kā jau minēju, var iesniegt par katru darbību vai par vairākām darbībām, kas ir apstiprinātas FAPā, bet ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā no konkrētās atbalsta darbības faktiskā īstenošanas brīža. Šeit vairs nav svarīgi tas, ko jūs esat ierakstījuši FAPā, kā darbība, ka jums tiks īstenota laika periodā no līdz. Dzīvē, protams, noteikti citādāk, un šis termiņš, līdz kuram jūs īstenojat darbību, mainās. Vai nu viņš kļūst īsāks, vai viņš kļūst garāks, tad attiecīgi maksājuma pieprasījuma iesniegšanas termiņš ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā ir no faktiskās pakalpojuma saņemšanas brīža, tātad no darbības pabeigšanas brīža. Un tad pārējie tie lielie termiņi ir ne vēlāk kā 1 gada un 3 mēnešu laikā no FAPA apstiprināšanas brīža, vai kamēr ir spēkā inkubācijas līgums. Un tātad, kā mēs pārbaudām darbības īstenošanas brīdi,
Tie ir pieņemšanas nodošanas akta datumi, piegādes pavadzīmes datums, pakalpojuma perioda beigu datums. Ja jūs saņemat e-pastā nodevumu un jums nav nekāds pieņemšanas nodošanas akts, tad, principā, šis e-pasts, kurā jūs saņemat nodevumu, arī kalpos kā pierādījums tam, kad šis pakalpojums ir saņemts. Un kā jau minēju, šobrīd saskaņā ar LIA un jums noslēgto līgumu maksimālais īstenošanas termiņš ir 27. gada 31. marts, un FAP iesniegšanas termiņš 26. gada 31. decembris. Kā jau minēju, tad ceram, ka viss ies gludi, un līgumus mēs varēsim ar jums pagarināt uz vēl 1 gadu. Algu grants. Tātad pieejams tikai inovatīviem komersantiem un 2 komersanta darbiniekiem. Periods var tikt nosakts ar vairākiem darbiniekiem, pie nosacījumiem attiecīgajiem darbiniekiem nepārklājas nostrādātie periodi. Tas ir pie nosacījuma, ja, piemēram, jūs esat pieteikuši algu grantu vienam darbiniekam, kurš nostrādā 12 mēnešiem, un, diemžēl, darbinieks nostrādā tikai 8 mēnešus un uzraksta atlūgumu, tad attiecīgi jūs varat šo darbinieku aizstāt ar citu darbinieku uz atlikušajiem 4 mēnešiem un saņemt atbalstu par visiem 12 mēnešiem kopā. Vai algu grantu izmaksājam 1 reizi pēc visa perioda beigām, jeb varam pa mēnešiem? Tātad šobrīd algu grants tiek izmaksāts vienā maksājumā perioda beigās, vai, ja FAPā ir atzīmēts, ka plānots starposma maksājuma pieprasījums, tad mēs izmaksājam 2 maksājumos - starposma un perioda beigās. Ja līdz 20. novembrim komersants pieņems darbā darbinieku, tad līdz kādam datumam būtu jāiesniedz FAP, lai varētu attiecināt darbu algu. Tātad, kā jau es teicu, regulārajiem pakalpojumiem, kas tiek attiecināti no nākamā mēneša 1. datuma, jums ir jāiesniedz FAPs tā, lai jūs varētu no pilnā mēneša, no 1. datuma attiecināt šim darbiniekam algu. Vai var likt darbinieku grantu kādam, kas ir kapitāla daļu turētājs vai dibinātājs? Jā, galvenais, lai ir noslēgts darba līgums. Vai ikgadējais atvaļinājums ir iekļauts mēneša darba laika ietveros? Jā, atvaļinājums ir iekļauts un arī slimības lapas ir iekļauts, bet tie slimības lapām ir izņēmumi. Tātad, ja atrodas uz B slimības lapas neilgāk kā 15 kalendārām dienām, attiecinām mēs pilnu mēnesi. Ja ir ilgāk kā 15 kalendārās dienas, tad šis mēnesis nebūs attiecināms. Ja darbinieks atrodas cita veida darba devēja neapmaksātā prombūtnē ilgāk par 5 kalendārām dienām, tad mēnesi mēs neattiecinām. Sasniedzamais rezultāts ir algots darbinieks 12 mēnešus, 6 mēnešus, vai vienalga, cik jūs izvēlaties šos mēnešus, bet pilna laika slodzes un normāla darba laika. Tas nozīmē, ka ir pieļaujams, ka no pilnās darba slodzes darbinieks nav nostrādājis līdz 40 stundām, tas ir maksimums. Ja no pilnā laika slodzes darbinieks nav nostrādājis vairāk kā 40 stundas, tad šis mēnesis netiks attiecināts. Un tātad pie maksājuma pieprasījuma, kā nodevums, jums ir jāiesniedz darba līgumi tiem darbiniekiem, par kuriem tiek attiecināta šī te darba alga, un darba laika uzskaitas tabeles par visu atbalsta periodu. Un vēl viens slaids par, jau vairs ne tik ļoti par inkubācijas projektu, bet inkubācijas dalībniekiem ir iespēja arī startēt MVU projektā, bet tikai dalībai LIA organizētajos pasākumos.
Tātad uz atbalstu jūs varat pretendēt dalībai LIA organizētajos nacionālajos stendos starptautiskajās izstādēs, dalībai LIA organizētajās tirdzniecības misijās vai augstu valsts amatpersonu vizītēs ārvalstīs. Uz šiem 3 pasākumiem inkubācijas dalībnieki arī var pretendēt uz atbalstu, slēdzot līgumu un piesakoties uz šiem pasākumiem eksporta projektām. Taču inkubācijas dalībnieki nevar eksporta projektā iesniegt eksporta atbalsta darbību plānu, jo mums darbības dublējās, pārklājās. Principā visas darbības, ko var saņemt eksporta projektā, var saņemt arī inkubācijas FAP ietvaros. Paldies liels jums par uzklausīšanu. Ceru, ka informācija, ko saņēmāt, ir apjomīga un noderīga, un vēlu jums turpmāk veiksmīgu komunikāciju gan ar jūsu pārstāvniecību projektu vadītājiem, gan arī ar manas nodaļas cilvēkiem, vērtētājiem FAPu. Ja ir kādi jautājumi, droši jautājiet pārstāvniecībās, vai arī tad, kad FAPi būs iesniegti, tad noteikti komunikācija vislielākā jums notiks tieši ar eksporta un attīstības atbalsta nodaļas kolēģiem. Veiksmīgu dokumentu gatavošanu un atbalsta saņemšanu. Paldies jums! Visu labu!